Tu esi gatavs? Jā. Un aiziet, čau, čau, čau. Šeit neviens cits kā Džambo Jānis Trekteris. Un? Jānis Kaus. Un tūlīt mums būs lielais 2-metrnieks galā. Skaties, Janka. Tā, Janka, man liekas, mums ir jāpārfilmē intro, jo epizode ir jāiesāk spēcīgi. Ir griežā. Un aiziet, šeit neviens cits kā Džambo Jānis Trekteris. Un labākais samu gids Jānis Kaus. Nu, šajā epizodē jūs noteikti redzēsiet zīvis. Un aiziet! Un aiziet! Nu, pasties kāds smukums. Kam šitas ir vajadzīgs, tu zini? Janka? No. Tur mēs liksim iekšā. Filējs. Ar to mēs sāksim šo dienu, vai ne? Tieši tā. Ar ko tu koko, kas tev rokās? Koks. Labi, diezgan loģiski. Kāds koks? Ir svarīgi, kas pa koku? Drīzāk teikšu, ka nav vairs svarīgi. Agrāk likās, jā, forši tur. Metāls koks, plasmasa. Kā tev sanāk? Nav tas tik būtiski. Svarīgākais ir tas, vai tu māki kvokot viņu vai nē. Nu, zin kā, māki? Es teiktu, ka jā. Kaut ko māku uzdauzīt. Vienkārši iemācās, jo tu ar beigās mācēs. Tas jau ir gan skaidrs. Nu labi, un pasaki, ko nozīmē pareizs koks skaņa? Kaut kāds tips un triks tiem cilvēkiem, kas skatās. Lai ieiet līdz celītim ūdenī vai kaut kur no laipiņas, piemēram. Šitā ir dobi jāskaņī vājiņām var sist. Tur stipro. Pakoko. Ar tu tā kā pašu galiņu tik iemērc ūdenī vai kā? Galiņu mērc ūdenī. Vai, ka tūlīt būs. Janka, saprot, ja tu neko nenoķers, neviens negribēs pie tevis braukt samus mācīties. Brauks pie manis samus mācīties. Ir tikai viens meistars. Janka, tev jānoķer kāds sams. Noķersim. Kādu samu mēs noķersim? Cik daudz to es tev mācēšu teikt? Bet vispār tagad nav pa ātru? Cik ūdens temperatūra? Tā, ūdens temperatūra ir 11,5. Ir tāds pa ātrs, bet vienmēr var neiespringt uz to. 21. maijs. Jā, diezgan. 25. gads. Ir diezgan pa agrs, bet tas ir normāli. Labi, es domāju, skatītāji arī pamanījuši ir tavu mazo spolīti. Jā, tā ir. Old schoolā? Tā ir El Clasico. Bet ir forši. Vienkārši man ir daudz ērtāk vienam pašam. Tā vienkārši naudas nav, lai normāli nopirkt. Jā, naudas nav. Tāpēc tu 3 ekrānus esi nopircis. Zini, mājās teļu, ko es nevajag. Tagad rekuķēru šitādu. Nē, normāli. Nav tik traki. Tu negribi viņu ieļot? Ir ieļot. Viņi pišķiņ tā tīri, lai tu zini, ka tu vēl cārā. Nu tā, lai sams jau uzreiz mūk. Nē, neviens tev nemūk. Redzēji, kā te bija smuks? Viņš tikai aizmūk. Jā. Kaut kur viņš tomēr aizmūk no mums. Bet, jā, šis bija beidzot tāds normāls. Bet tā ir, viņa jau tik viegli nav tā, ka tu katrs viņus var noķert. Bišķi jāietrenējās. Labi, bet nopietni par to spoli, kāpēc tieši tāda? Kā jau es teicu, man vienam pašam ir daudz ērtāk. Viņai nav tur mega daudz visādu funkciju. Kā jau mēs redzam, bremzes tur nav. Visu tu dari uz roku. Pirmām kārtām tas ir ērtāk. Tas noteikti ir pirmais faktors. Otrām kārtām
patīkamāk to zivu vilkt. Nu, tur rēķini viss ir atkarīgs no tevs paša. Bremzīti no tevis, spēks, ar kādu tu velci no tevis, un tas jau ir pats galvenais. Labi, aukla, pītā, monofīlā. Uz vecā laika ņevs spoles tā saucamās, tur ir monofīla aukla. Cik bieza? 0,8 var milimetrīgi likt, bet nav jēgas, nav tā zivs. Tā liekas, tur ir izķer 70, vai neliekas, ka viņš ir pilnīgi kosmos, bet tu esi laivā. Nav jau tā, ka tu nepapeld arī drusku līdzi viņam, tu jau nestāv uz ankuru, tā, to zivu velc. Un mierīgi, pilnīgi pietiek, ka 0,8 aukla. Jā, mono. Āķi, tie laikam skaitās 8, 0, 10, 0, rīktīgi. Tie šitie te, kas aizmugurē tev, jā? Tādi. Tādi skaistulīši, tieši tāda arī ir. Var likt mazākus, atkarīgs kāds tur zivķer. Es neesmu vienkārši vēl pārsējies, teiksim tā. Jo, te šitā nav spinningošana, te viss ir diezgan rupi un pat ļoti rupi un tev, nav nepieciešamība. Ko tu pa medūzām vari pateikt? Medūz kā pašām pateikt. Kā viņas atšķirās tur? Smagākas, vieglākas, krāsas? Jā, ir daudz dažādas krāsas, man liekas, jebkuru krāsu, kur tu zini, to var atrast. Smagums. Arī, attiecīgi, kādā vietā tu makšķerē seklāk, straumē vai dziļāk, tad attiecīgi vajag smagāku, vieglāku. Bet tev ir bijis tā, ka mazo ņem labāk nekā lielo un otrādi? Nē, zini kā, ir tā, ka, protams, ir atkarīgs no dienas, bet beigās es tomēr izvēlos savu smagāku, jo tad viss process ir ātrāks, kā jau redzēju ar manu mega kruto spoli, līdz ar to, process vienkārši ir ātrāks. Tu brauc, jo šajā gadījumā mans mērķis nav uzmest zivī virsū, es tomēr mēģinu viņu tā kā drusku pievilināt, apturēt, un tad es viņai tā kā uzlaižu tūmā, piekvakoju klāt, lai viņš tā kā... Tu nemet virsū viņai, jā? Nē, es nemet. Tā kā priekšā nolaid, jā? Es pat nelaižu, es mēģinu, pirmām kārtām es mēģinu to zivu pierunāt, tomēr var redzēt, viens samiņš ir tāds. Pirmais ekrāns? Jā, augšējā ekrānā, tu var redzēt, tas ir tāds pusotra metrīgs sams, bet tu viņam galvu pagriezt uz otru pusi. Tu mēģini ar kloku pirmām kārtām dabūt galvu viņam uz šito pusi, lai viņš nav tas mucējs. Tas ir pirmais variants, un otrs variants ir, tad mēģini tiešām tā lēnītēm uzslīdēt virsū. Un tad jau, ja kaut kas tev izdodās, tad tu esi viņu noķērs. Lūdzu, paskatīsimies, kur viņš šitas ir tāds arī izstās tīri tāds, kurš varētu mēģināt. Tu redz, viss tas process ar vienu roku. Hop, tu uzlaid un viss skaisti. Labi, tas ir pa spoli, bet pa kātu? Kāds ir vispār pats primitīvākais kāds, kādu cilvēks par... Tas nav lazdas kāds, tā nevajag. Tuvu lazdas kātām. Tas ir vienkārši kāds ar 150 gramīgu testu. Ko tu pirki viņu? Šitie ir vispār kaut kur no rokas, kaut kādas sen apakai nopirku. Pa lielam vispār nav tur, tas nav tik būtiski. Atradi, ja? Atradu, var teikt arī, kad atradu. Labi, tā nevar gluži teikt. Bet, viņš guļ tas samiņš. Galvenais, lai īsts kāds, vai ne? Jā, baigi garo nevajag. Tāds 2,20, man liekas, un stipri pa garu. Jā, mēs toreiz, kad ķērām ar tevi, bija tā, bet tur baigi garo nevajag. Tas nav nepieciešams, redz, cik tālu. Mēs jau braucam, tomēr mēģinam pie tās zivs piedreifēt, un tas nav nepieciešams. Nav nepieciešami tie garie kāti. Redz, kāds smuks. Smuki samiņi te peldi. Viss ir kārtībā, resursus ir. Tā kā tik ir laika jautājums, kā mēs pie kāda tiksim. Labi, un laiva? Kas tev ir pa laivu? Man ir Astra 470. Ļoti piemērota šai copē, es teiktu. Ka gandrīz vispiemērotākā, jo ir ērti. Pats redzēt, cik ērti mums te ir uzkokot, visas tās lietas darīt. No lielajām laivām varētu, protams, to pašu mēģināt, bet es teiktu, ka būtu bišķi grūtāk. Šitā ir tomēr krietni vieglāk. Tā kā, pašiem jāstās beigās. Ķera to, kas ir, nav jau tur jāiestrīms. Ne jau visiem cilvēkiem. Tieši tā, un tas nav. Vai piķis, lai nopirku laivu, tad 3 ekrānus. Tad ir jāstrādā, lai nopirku laivu. Nē, es domāju, mēs izdarīsim tā, mēs tagad kopā patsapējam tavā laivā, un tad vajadzēs būt manā laivā. Parastu ekolotīti, pēliņu. Mierīgi, es tev visu parādīšu. Tas ir arī tāda iedoma, ka tev vajag šitāds liels ekrāns. Mums jau mērķis ir, ja mēs gribam noķert 1-2 samiņus priekš ēšanas, tas ir pilnīgi izdarāms un pilnīgi nekāda satraukuma nav. Un ja jums kāds jautājums ir, tad rakstiet droši komentārā, bet man nav uzreiz vēl viens jautājums. Kā vispār ir ar saviem? Ir daudz? Ir tā, ka es nevaru salīdzināt ar kaut ko, kas ir bijis, piemēram, pirms 10 gadiem vai kaut kādā, nezinu, tur vēl sanāk,
Bet, nu, ja ņem vērā to, ka, piemēram, 10 gadus atpakaļ cilvēki nespēja viņus noķert klasikā, ka viņi tur likās, ka kā tāda gandrīz vai ekskluzīvs zivs, nu, tagad es teikšu, ka, nu, manuprāt, viņi ir ļoti daudz. Viņi ir ļoti daudz. Jā. Līdz 5 kilo vienkārši kā čumu mūžu. Jā, nu, mana doma ir tāda, ka viņi tiešām ir ļoti daudz un spēja tik ķert. Nu, tā. Ja gribās, vienkārši ņem un kop viņus nost. Kāds tev lielākais sams pašam bijis? 70 kg. Cik centimetri? Vai samas tik liels? 2,40. 2,40 laikam, jā. Arī, nu, reko, šī tāda paša spolīta. Palaid vaļā? Nē, jo pirmais bija tāds, nu, teiksim tā, nu, tas bija mans lielākais. Jā. Bija doma tāda, ka, nu, paprobēs. Nu, man nav tā, un bilde tagad parādās šeit stūrī. Pie siltumnīcas. Bet jā, nu, ja es teiktu, ko es tagad teiktu par lielo samu, nu, es noteikti viņu neņemu. Nu, jā, nu, pa lielam ir tā, nu. Restorānē notirgoja, jā? Jā, nē, viss nokop pat. Es uzskatu, nu. Te ir liela ģimene, daudz ēdāji. Daudz ēdāji, bet, nu, jā, no tāda liela ir tā, bet tie lielie nav tā, ka viņi negaršīgi, taukāji, vai, nu, daudz cilvēku tā saka. Nē, nu, labi, nu, tieši tā, ja tev nav, kur pēc tam liktās zivs, nu, tā kā kaut ko, kas negaršo, nu, tad jā, nu, tad tu diezgan daudz izmet ārā, un tad ir diezgan liela, nu, tā, teikšu tā, tu palaidi diezgan daudz postā. Bet, ja tev ir kaut kāds, piemēram, tieši tā suns vai kaut kas tāds, nu, normāli, nu, tie zivju tauki, tur jau viss veselīgi. Bet, jā, tādam lielam zirgam, nu, jā, viņam ir daudz, viņam tiešām ir daudz tauku, un viņš ir diezgan tāds. Nā, nebija bail tāda 70 no ūdens celt ārā? To var prasīt Modrim. Modrim, viņš viņu cēla ārā. Nē, nu, skats bija tāds, ka viņš nāca no tās dēlums, bija bišķi tā, kā mēs tagad rīkosimies. Jā, varbūt jāgriež nost tauku. Nē, nu, tik traki nebija. Bet, nu, tas skats, ka viņš nāca tā kā tāds staps ārā, nu, bija kapitāli, bija forši. Kā plīvinās. Jā, nu, redzi, un tā, ka tas samiņš nāk, jā. Citi saka, nekusties. Bet tās viss ir muļķības. Tu bišķiņu tā kā, teiksim... Uzdancini, jā? Uzdancini, jā. Nu, kā ziemā. Un reķini viņš to viņu uzdancini, viņš tā, redzi? Nu, čuk. Un viņš ir gatavs. Pēc tam, kā viņus uzlikt pareizi, es parādīšu. Bet tieši tā, nu, katram jau ir tāda ideja cita. Tā tur dibens vai galva pa priekšu pilnīgi vienalga sāniski, jā? Kā labāk turās? Es teiktu tā, nu, labi mēģināt tā, lai āķi. Es esmu pat redzējis tā, ka citi paņem tārpu un tur vienkārši pa vidu. Jā, daudz tā dara. Un karājas. Es tā arī esmu darījis, bet nu, tas ir tad, ja tev ir miljons tārpu. Un kāpēc tik mazi āķīši šitam ir? Tas ir mazākiem domāts, tādiem līdz 25 kilo. Es negribu tikai 25 kilo. Es mirstu izklausos. Skaties, mazais pirdienas nāk, mums nevajag tā. Man vajag lielo pirdienu, man nevajag mazo pirdienu. Nē, tev nevajag, bet nē, nu normāli sāks. Saka, mums vajag šitā, jā? Maucu. Havā. Tagad es tagad uzlikšu, kur jāizbrauc līdz samam. Nu šitā, jā? Nē. Kā nē? Tā nē. Kā tad? Vēlcais galvas un tā kā bišķi, lai stingrāk turās. Saproti ideja? Nu, bet es varētu visu šitā te vienkārši Nē, nevajag. Nav jēgas tev, nav pareizi. Aiz galvas? Nu, re, kur ir galva? Ko tu man video atsūtīsi? Es uzliku pauzi. Skaties. No. Tagad tu rādi? Nē, nu es tev pēc tam parādīšu. Tad uz kameru parādi, tuvāk, rekur. Labi. Parādi, rekur. Jābās purnā. Jānka uzlika tārpu. Jā, davai. Mēs liekam šitā. Ieduram. Galviņā. Un bišķiņ tā. Hop. Nu tā, lai viņš stiprāk turās, redzi? Jā. Un šitā, paliek šitā. Un viss? Jā, viss. Un tad rēķina tev kādi 6. Nu vienkārši tev pa maz, nu viņš nokritīs. Sapratu. Gribat dzirdēt prikolu? Man, principā tā kā šitā medūza. Man ir viena medūza, precīzāk bija, izskatās tā kā šitā, 200 grami. Žurka šķūnī paņēma un nokoda visus bumbuļus. Visus šitos vienkārši paņēma un nokoda. Nepaņēma. Prikols. Sāmām ir kaut kāds laiks, ka viņš labāk ņem iznāciens. Tas ir siltāks. Kad ir siltāks, jā? Nu, jā. Bet tu jau esi bijis šogad vienreiz samos? Jā, jau normāli saķēri jau. Cik jūs saķērā? Nezinu, kādus 10 noķērām taču, tā kā nu. Bet 6 tikai paturējāt, jo? Jā, mēs mazāk paņēmām pat, jo maziņi vēl mazāk, jā? Jo nav īsti jēgas. Nu. Cik pēc likuma var paturēt? 6. Tas ir katrs pa 6? Kā, jā. Nē, kopā 6. Kopā 6. Ja 2, tā tad 6, jā. Jā. Ja Viktors ar mums ir, tad mēs 9 varam. Viktors ir, tad jā. Viktor, mēs varam ņemt vairāk? Viktor, viss kārtībā. Viktors atļauj. Jā, okay.
pīdārs, es esmu pīdārs un man ir pohoj. Es esmu pīdārs, Un man es esmu kabatā ir liels dinārs. Pīdārs. Ja tev jautātu perfektos laikapstākļus samu ķeršanai, kādi tie būtu? Šitāds tikai 2 metru vairāk vējš. Bet ūdens temperatūra? Ūdens temperatūra. Rēķini jau ir piesilusi, jau ir 12, tur vienā 7, jā. Vienā pat rāda 13. Tā kā, kaut kas jau ir, bet pa lielam siltāk vajadzētu. Noteikti siltāk. Tie paši 18, 20. Bet šis jau labs laiks, spēja tik ķert. Jānka tikai nespēja izvilkt. Piecirst, jāiemācas piecirst mūsu garajam cilvēkam, un tev viss sanāks. Vai ne? Tev arī ļoti labi sanāca piecirst. Vismaz divreiz tika pavilkt mazie bērni. Bet, bišķi tie āķi ir brišķi pa lielu priekš šitiem. Bet, mēs jau gribam arī noķert. Ir 2 varianti, vai uzreiz, vai ļaut ierīt. Nē, ir tieši tā, ir 2 varianti. Man personīgi patīk ātri. Uzreiz, jā. Uzreiz malts. Visu tev patīk ātri? Jā. Un uzreiz malts. Ātri nav jāčakrēs. Jā, tieši jā. Vismaz, kā lietas ātri tiek darīts. Jā. Bet jā, Mēģini ātri. izvilkt, kā saka, pēc iespējas ātrāk. Izvilkt nevajag pēc iespējas ātrāk. Jo, pats saprot. Ir jau kaut kāds prieks. Tu nemaz nevarēsi, ja tev uzķersies kaut kāds 10, 15, neko te ātri neizdarīs. Bet, ja tev uzķersies tur 2, tev to ātri izvilks. Vai tā 40 plus, kā saka? To tu galīgi neizvilks. To es domāju, ka tev pirmais 40, tu viņu norausi. Nopietni, jā? Tā kā noraus? Tā kā tev pārraus aukli. Jau. Es tā domāju. Ka tu nespēsi tev priekš Jā, tev pirms lielā aizgāja arī kādi smuki? Es jau spēju padomāt. Uzreiz, jā. Es taču pirms 70 jau cits daudz, tur 40 jau bija bijuši. Nav jau tā. Bet tev bija arī aizgājis kāds, jā? Lielie parasti vai nu viņi uzķerās, vai nu viņi neuzķerās. Tā ir lielajiem. Nav tā kā, piemēram, šodien šitie maziņie, kas mums ķērās. Bet tāpat tu iedod, kā saka, auklu, bremzīti pastrādā, nevis viņčo, jā. Lielais, jā, man bremzīti. Nokausē, kā saka. Ar šito nokausē, tas šāds polīti. Viņai vispār ir bremze? Kāda bremze? Uz roku. Tu pats bremzē. To savu biceps nobremzē. Jā, hluks un nobremzē. Bet jā, tā ir. Pirmām kārtām patīkami, otrām kārtām kaut kad jau kaut ko arī noķersim, kaut kad jau viņi atvērsies, arī tādi normāli. Un tad arī viss būs. Mēs uz naktstarpiem maucam, kas ir ar aknām un dzīvajām un karūsas. Uz dzīvo ļoti labi ir, bet, teiksim tā, ja tev nav, kur viņas dabūt, tad ķers kaut ko citu, kas tev ir alternatīva. No aknas es personīgi neizmantoju. Esam ķēruši, esam provējuši, laivā ir bijuši. Gliemenis esam provējuši, gliemenis. Ja godīgi, tārps ir pats labākais. Vismaz tā, lai uz kvantu. Miksiņš? Uz kvantumu ietu nevajag. Priekš kam? Priekš kam tev pašam bojāt to? Ko tu tur esi uzlicis? Tu pats redzēji tajā video visur. Tie tārpi viss tās ļoti skaisti, ja viņš grib. Vēl saka, tas ir viens variants, kad viņš grib ēst, un otrs ir, protams, to agresiju. Ņemt ar spīni mētāt, kaut ko likt tur galā. Provēt jau var visādi, bet šitā ir tieši, kā jau man personīgi patīk vislabāk, tāda atpūtas copīte tomēr. Beigās, kā arī pats teica, tu pasēdi, pačilo, pabazarē kaut ko. Pa dzīvi. Tā nav baigais stress. Stress rodās tā, ka tu neko neesi noķēris, bet, copis jau ir. Tas nenozīmē, ka tu esi pilnīgi tukšā. Bet, kopumā, Jānkam opim nebūs vēl ko aizvest, tā kā mums ir jāstrādā. Ir jāstrādā, darbiņš jāmīl. Protams, arī jākočē. Kvoķels jau tomēr liela daļa no šitā visu pasākumu. Tie, kas atsaucās uz kvoķeli, tie jau ir tie, kas atsauksies arī opim uz pannas. Šitā tas viss notiek, jā? Tā tu meklē. Pat daudz saka, tur bauda, dabu tu nebauda, skaties ekrānā. Tu jau mierīgi, nav jau jēgas, tu viņā lūrētas, lai vienkārši skaties. Dabā? Nē, ekrānā. Dabā ir jēga. Un viss, un baudi copi, Nav tik ja tev tā zivs vispār nav primāra, tad tas ekrāns ir tīri tā, lai ir, kur arī kaut kādu brīdi acis pieķer. Mums arī būs pasākums, jā? Jā, būs sam pasākums. Ķersim jūnijā sākumā. 5 līdz 7. Kāds varbūt gribēs ilgāk. Es, piemēram,
vai tā kā ātrāk atbraukt. Jā. Un tad ir mērķis atkal tiešām uz lielo pastrādāt. Būs forši, jāskatās. Nebūs tikai tukša muldēšana. Cerams. Nē, nebūs. Es esmu 100% pārliecināts, ka būs zivs. Vienkārši viss ir atkarīgs, cik liels. Daudzums arī 100 punktu būs daudz. Nāk pie tevis, Lēnām. Ir? Jā, tu teici. To vajag forsēt. Beidzot. Pirmais ir, beidzot esam noķēruši. Janka ir labākais gids, nepagāja ne 5 stundas, un tad arī mēs realizējām. It kā varētu ņemt, bet laižam vaļā. Rekājas tūro kailām rokām, īkšķi stipri piespiežu, lai viņš nesperinās. Iecelies kājās, Janka, varbūt smukāks pusstūmēsim. Mēģināsim neiekrist. 3, 2, 1, sauc māmu, tēti un visus pārējos. Redz man? Jā, tu esi velc augstāk, tu esi zem mīk. Velc augstāk. Nebļa. Uz šūpiņu. Ir griežās. Mierīgi. Janka! Lēnām. Uzfilmēt tevi? Nē, ir labi. Man filmē kameras pagatavs polis ģerbās bišķi. Es neskrūvēju. Janka, kas tas bija? Tas nāk Laliņas. Janka, kas tas bija? Tu tev papilmēt, Janka? Nē, man ir kameras. Mierīgi. Janka, kas tas ir? Tas ir diezgan labs samiņš, man liekas. Tāds pašs, jā. Janka šito ēdīs. Gaiš izvilkt šārā. Lai to neizvilkt. Jāpsi. Ir un ļoti labs. Viss ir tāds 11. Kā tev parāda? Tev ir kā nofilmēt, ne? Uzlikt filmēt, ne? Jā. Paga. Jā, šitā. Palīt. Jā. Paga. Jā, filmē. Jā. Tā ir. Ir labi kaut kas labs iemaut. Redzēja mani? Jā, redz. Tad ļoti labi. Mierīgi galvenais. Jā. Es taču jums teicu, ka Janka ir labs gids, un jūs man te, oj, kas jums tur ir? Laikam būs epizodi, Janka. Laikam būs. Es taču jau teicu, ka viss ir jāsagaida tikai moments. Vecīts nevar pats saukt. Nesteidzies, tāpēc es to saku. Jā, labi. Mierīgi tā tur, lēnām. Tā kā ripiņā kārtīgi. Es neesmu pieredzi. Nelaid aipilotā tikai, ja, skaties? Jā. Labi. Kautē, lai viņš parāda šito seju. Viņš parādīs tavu seju, nestraucies. Jā, tad nobīšos giņo. Nē, nebūs tik traki. Kādā dziļumā mēs esam? No 14 metriem, jā? Jā. Labs. Nav tā, ka es esmu vājākais. Oreki. Kas tas ir? Es tādu neņemšu rokās. Jā, es tādu neņemšu rokās. Valstieties, re? Ko tu? Pār, kas tas ir? What the? Nu, ko, Janka? Klausies.
cope ar gīdu. Zini, kā, pa šito tev arī var samaksāt. Tu nopietni? Labi, Janka, paņem, es iesmelšu sečakā. Vecīt, tu nopietni? Kāds sakars? Prosta, kāds sakars, jā? Izkabinājās ārā, iedomājies? Izkabinājās? Nē, neizkabinājās. Ir. Tagad es attaisīju šī gadu. Janka, Paga. nu Janka, kā ir? Kāds sakars? Nu Janka, viss ir kārtībā? Pirmā epizode no laivas, kā ķert samus ar ekrāniem ar Janku. Un beidzot es noķēru. Bāc. Nu, kur ir tev tas skaistais cimdiņš? Paga, vecīt. Bāc, nu tas ir ļoti labs. Nu, jā, kā 15. Bāc. Esi laimīgs. Nu jā, tieši tā. Pasties. Gīts arī beidzot kaut ko noķer. Ne? Kāds smuks. Nu, parā. Oi, nu šis smuks. Nu, tāpat tās, viņam ir savi 1,60 m vismaz. Tā kā, nu, zivs ķerās. Smuki. Spēja tik ķert. Es jau saku, Janka, tu esi ļoti labs gīts. Tu ļauj citiem ķert. Es kaut ko arī gribēju pats sev sadāk rokas, nesmēk par ziviem. Tev ir 3 koki. Jā. 2 mugurkasīšana. Pasaki, kas te ir? Tas ir Aleks Dņeprs, ja? Jā, nu tie Tas ir zināms. Jā. Sam aprindās. Bet varbūt pastāst, kāpēc tev ir vajadzīgi 3. Nu, idejiski ir tā, ka es viņus nopirku 3 tad, kad man likās, ka viņus 3 vajag. Ja? Bet realitātē, nu, pēc manām domām, nu, tas nav tik būtiski. Tur vienu koku var uztaisīt tik daudz dažādas skaņas, ka pilnībā tas, teiksim tā, pietiek. Nu, 3 koku, lai to varētu pakokot. Lai kādam varētu iedot, pakokot, patrenēties. Nē, es saprotu par to skaitu, bet viņiem forma arī Nu, ir, jā, atšķirās. Viens ir vilnim, jā, viens ir kam tur. Nē, vilnim. Nu, tā man teica vismaz citi cilvēki, ka viens ir vilnim, ja nemaldos, tad šis ir vilnim, šis ir pilnīgam, nu, kā saka, štīlam, ja ir bezvējš, un tas 3. Tā, labi, paņemsim to tavu bezvējaino, ja? Paskatīsimies. Vecīt, mums tagad ir bezvējš. Tagad ir šits ir bezvējš? Tagad ir ļoti liels vējš. Nu, tad skatāmies. Es pat braucot varu uzkokot, iedomājies? Nu, tu jau meistars esi, Nu, tāpēc tu esi gits. vienkārši es teikšu tā, To karo termāk kokot? starp citu, mēs ar šampaniešu pudeli labi uzkokojām, mums bija labi sam. Nopietni, jā? Jā, nebija nekā cita, bija šampaniešu pudeli un ar nekādu vainu. Ja tu māki dabūt to skaņu, tad viņš nāk. Jā. Tā kā, nu, tas nav tik būtiski. Es teikšu tā, ka paņem nopērc tādu koku, ar kur tu māki sīst, un tev pilnīgi pietiks. Tev nav nepieciešams. Galvenais uzdevums, kāpēc vispār koko? Nu, it kā tas imitējot tā kā to samu barošanos, bet beigās, vai tas tā ir? Nu, es to nevaru apgalvot. Mēs tā kā pievēršam uzmanību senāk, Nu, ja? tā kā jā, nu reku, piemēram, mēs uzkokojam, viņš tā kā pagriež to galvu. Viņš apstājas tā kā, Viņš tā kā apstājas, paklausās, bet ko tas viņam atgādina? To man liekas arī neviens, visi var kaut ko gudri teikt, Jā. bet realitātē, nu, manuprāt, ka tas baigi neko nenozīmē. Nu labi, un piemēram, tu uzkoko, tu redzi, kā saka, ekrānos, ka viņš atsaucās, viņš jau tuvojas tavai ēsmai, tu turpini kokot vai tu pārstāji? Kā kuru reizi? Saku, Vai- ir reizes tā, ka te, piemēram, reku uz Pilskalnu, kur mēs tagad esam, ja? Tur cilvēki sēž uz gruntenēm, un es, piemēram, ar kaut kādu pārnieku, ko mēs kopā ķēram vai kaut kam es tur, nezinu, palīdzu, viņi vienkārši daudzam visu laiku, un tie sami reāli nāk. Tā kā abi daudzam. Nu, izstāst no malas domā, Džeki, kas apjūs sajukuši prātā, bet tu daudzi, nu viņš nāk, viņam viss ir forši, viņam liekas viss skaisti. Bet ir reizes, ka reāli nevajag kokot vispār. Tad tas tāds agresīvais kokotājs, jā? Es to nezinu, kā tev liekas? Tev liekas, ka es baigi agresīvi koko? Nu, es no citiem esmu redzējis, kad kā no automāta pīk 5 minūtes non-stopā. Nē, nu tieši tā. Citi atkal dar tā uzkoko
un 5 minūtes pauze. Jā, nu, saku, ir dažādi varianti un ir dažādas zivis un dažādas vietas un viss jau tas ir no daudz kā atkarīgs. Piemēram, nu, rēķini mums dod tie ekrāni daudz, mēs redzam, kā viņš uzvedās. Un tagad arī es teiktu, ka mierīgi varētu aizbraukt ar parastajiem ehalotiem kaut kādās vietās, kur ir viņi. Jā, vat, tu varētu ar mani kopā. Mierīgi aizbraukt, viss vienīgi. Nu, teikšu tā, mīnus lielākais ir ankurs. Es teikšu, ka tas ir, nu, iPilots tomēr ir cits štēle. Nu, rēķini būs ankurs, tu tā, nu, tu nebūs tik operatīvs. Bet it kā vispār, nu, teiksim tā, cik es esmu kokojis no savas spēliņas, tāda tur bez ankura viss notiek, viss ir ar šito izpletni. Labi, cik tu lielu samu esi noķēris? Nē, nu, labi, bet cik es esmu sapratis, kad uz samiem pat neankurojas, Nē, nu, ja kad tu lēnām slīdi. Jā, kad tas ideālais ātrums ir līdz 2 kilometriem, ne, līdz 1 kilometram. Es teikšu tā, ja 1 kilometrs, tad tu sviedi jau kaut kādu izpletni, kaut ko tādu, jā, nu, ka tu ātrāk nevar. Lēnāk, jā. Es teiktu, ka noteikti lēnāk, jā. Kaut kāds puskilometriņš, jā, kāpēc ne? Viss ir skaisti, bet ja tu, piemēram, brauc pa ātru, tad tu brauc pa ātru. Tad labāk noankuroties. Labāk varbūt ir noankuroties, jā. Bet, nu, tieši tā es saku, tad daudz citi apstākļi uzreiz tevi ietekmē. Ja tu, piemēram, esi bez iPilota, bez nekā, tev daudz citi apstākļi ir, nu, būtiski tevi ietekmē. Bet tas viss ir izdarāms, tas nav nekas tāds. To var darīt, un tas noteikti ir interesanti. Agrāk tikai cilvēki tā ķēra. Es pieļauju domu, ka gan jau man ar kādreiz tā gribētos, bet, nu, tāpēc jau es tomēr, nu, šitie visi ekrāni, nu, viņi tomēr daudz ko dod tieši samu copē. Citās copēs es teiktu, ka nu, viņi nav jēgas izmantot. Citi atkal saka tā, zini kā, es jau klausos, ko cilvēki saka, un tāpēc man patīk teikt, nu, ko citi saka. Kā es esmu... beigās, ka not financial advice, jā, tā kā tu saka. Jā. Bet es esmu dzirdējis, ka visi tie ekrāni arī atbaida kaut kā, vai tas iPilots atbaida, nu. Kāds tavs komentārs par to? Es teikšu tā, ka tā zivs, kur baidās, tā baidīsies neatkarīgi, vai tu būtu ieslēdzis to ekrānu, vai nebūtu ieslēdzis to ekrānu, vai tas tā kā cilvēks, jā, ja tu esi mīzējis, tu visu mūžu būsi mīzējis. Jā. Nu, varbūt tu sajēties drosmi kādreiz, un tu neesi mīzējis, vai ne? Bet, nu, pat dzīvi tu esi, un tieši tāpat ir ar zivīm. Nu, un tas ir tikai normāli, tāpēc arī ir tās lielas zivis, un viņas arī baidās. Nu, reķini, viņām ir kaut kāds signāliņš, kas viņām nepatīk, viņas uzreiz domā, pag, tas tā kā nav kā vajag, un viņas vairs neķerās. Viņas smuk prom, viņas dara kaut ko pilnīgi citu. Nu, tas saka tieši tāpat kā tie sami. Nu, tu ļoti labi redzēji tagad. Ir sami, kas nāk, agresīvi tas pats, kas tev uzķērās, kad 15 plus. Viņš bija reāli, mēs viņu atradām, viņš bija agresīvs. Viņš labs bija. Jā. Agresīvs, mēs pat pa lielam pretī nekāda braukšana, nekas vienkārši pagriezis, bams, viņš ir tavējis. Un aiziet, un uzreiz to var vienkārši redzēt to laimīgo ģīmīti. Jā. Nu, tieši tā, nu, reku. Piemēram, arī tagad var redzēt, nu, viens te nāk, nu, viņam ir gribās. Viņš tikai klausās, viņam liekas forši, interesanti. Citi mēs te, kamēr runājam, pabraucam garām, viņš vienkārši jau ir 100 km aizpeldējis. Nezinu, vai jūs redzat, bet nu, man viss tērps ir no samīļošanas, jā. Un vispār, man liekas, diezgan tāda produktīva un forša diena, ka būs epizode ar nevis mēra samu, bet tādu smuku samu. Bišķi teoriju iedosim. Jā, nu nekāda vaina. Varbūt, ja kādam kādi jautājumi, droši var ierakstīt. Bet man atkal jautājums, ja kāds tiešām grib tevi sacupēt, kā lai ar tevi sazinās? Nu kā, nu rekur. Instagrams vai telefona numurs? Raksta Instagramā, raksta Facebookā, raksta tev. Jā. Raksta man personīgi. Nu, ja rakstīs man, es 30% paņem. Jā, droši. Okay. Bet tad tu lasi tārpus. Un lietas virsū. Nē, vienkārši doma ir tāda, ja kādām gribās pamēģināt, kādu vainu, teiksim tā, mēra samu. Varbūt nevar garantēt katru reizi 100%, bet ja... Nu, bet copi jūs taču sajūtīs. Tieši tā. Tā, ka man arī bija 3-4 copis, jā, es jau bišķiņ tāds izbisījos, tad es to vienu mēru noķēru. Nu, un tad lielo atradām un bija labi. Jā, nu lielie, mēs diezgan daudz viņus redzējām, bet tieši tā, tās zivs jau, tāpēc jau viņi izaug lieli, nu viņi neķerās, nu viņam arī negribās ēst, tev viņš jāmāk piemānīt. Nu labi, un kādi noteikumi tur 2-metrīgos atļaus ņemt? Es teikšu tā, ka, ja tev ļoti gribās... Papildus samaksā atļaus. Nē, nu vienkārši, ja tev liekas, ka tev ļoti gribās, nu paņem pagaršo, nu nav jau tā, ka tur... Bet
es teikšu no savas pieredzes, ka tas nav vajadzīgs. Nav jēgas. Es esmu paņēmis, es zinu, kā viņš garšo. Ja tev baigi daudz, kur ir likt, pilna liela ģimene, viss, tad tu paņem un tu visu vasaru viņu ēd. Bet ar tā, nav nepieciešams. Tādu, tā kā tu noķēri 10-15 kilogramīgs sams, tas ir pats garšīgākais, kas ir. Tikpat labi maziņais, viņš jau tieši tikpat garšīgs ir. Viņš ir mazāks. Viss. Nav jēgas ķert tās lielās zivs ārā, teiksim tā, kvantumā. Kādreiz dzīvē, jā, bet es teikšu, ka nē. Es teikšu, ka lielāk par 20 kilo, tad tieši tā, kā tu saki. Tāda noteikumi arī būs. Jā, tāda noteikumi arī būs. Tādas, protams, visus var ņemt. Tieši normāli. Tā. Nekāda vaina, viņi ir daudz. Visas zivis ir jāēd, tas ir visiem skaidrs, nekāda problēma, bet nevajag arī pārspīlēt. Saka, tu tagad ar vienu paņemsi, tu varēsi tagad 2 nedēļas samu diētu. Jā, tev būs samu diētu, visi būs priecīgi, pāēduši, normāli, nekāda vaina. Bet vaina. labi domā, teiksim, šāda epizode varētu kaut kādu kaitējumu šā tipa copei nodarīt. Zin kā, cilvēki jau ir dažādi. Tur nopērk ekrānu, citi sākot ir jācit, tās izmaksas jāsit tas nost. Tas ir crazy, bet es pat tādus gadījumus un individus arī zinu. Jā, Nezinu, es domāju, ka daudzi zina, bet tas tā kā ir tāds gobzems, jā. Viņš arī tur no Āfrikas gala visas te apdirš, jā. Pirmām kārtām, ja ir kāds noķerts, ka tiešām reku to dara, tad lūdzu. Tad ir reku vainīgais. Ja nav noķerts, var tikai gudri. Jā. Es teikšu tā, es nezinu. Jā, ja tā dara, ļoti slikti, tas ir uz viņu pašu sirdsapziņas. Ko es tur iešu kašķēties, ja tu ņem 10 sāmus, tad es varbūt kaut ko varu tev pateikt, bet tu tur paņem vienu lielo, pēc noteikumiem tas viss ir atļauts. Ņem izdali saviem draugiem, kaimiņiem, visam, kam tu gribi. Tu jau nekādu likumu nepārkāp. Zin kā vienmēr ir likumi, un tad ir likumi, kas uz citiem neatiec. Jā. Tāpat tiem zvejniekiem, kad, piemēram, pie Rīgas, kas tur pils, izvieto tīklus un ķer zandartus, tad, kad zandartam ir nārstošanas tas posms. Jā. Kāds sakars? Nē, tev kā makšķerniekam sakars, tad viņam kā zvejniekam, varbūt viņam tēvs ir zvejnieks, vecvectēvs ir zvejnieks un viss. Tāpat tās. Tad likumi jāmaina. Aizliegums jau uz visiem attiec. Zvejnieks nav vainīgs, viņš to visu mūžu darīs. Kāda ir problēma? Vainīgi ir tie, kas tiešām izstrādā tos likumus. Respektīvi, ja mēs gribam meklēt kādu vainīgo. Bet, nezinu, tikpat labi var aizliegt visas tās tehnoloģijas un aizliedz motors. Ārzemēs jau aizliedz vairākās vietās, ezeros, piemēram, laivus nevar izmantot tā tālāk. Tieši tā, ja tu gribi saudzēt totāli resursus, tad nemakšķerē, ja tu esi makšķernieks. Pirmām kārtām, tas ir pats galvenais. Ja tev liekas, kad vajag kaut ko baigi mega sargāt, teiksim tā. Bet sami ir daudz. Es domāju, varam neuztraukties par viņiem. Pa samiem taču var neuztraukties. Pa daudzām zivīm, ja tu, teiksim tā, prātīgi pret viņām izturies, tad nekādu vainu. Tev nevajag, visu apēst. Kuras zivs varētu būt tagad uz izmiršanas robežu? Visvairāk apdraudētākā Latvijā? Tas ir labs jautājums. Tas ir labs jautājums. Man personīgi liekas, kad es pat teiktu, ka nē, visas zivis, visas lielās zivis, ja tagad šitā te skalda viņas ārā, tad teikt, ka lielā zivs ir apdraudēta, neatkarīgi no sugas. Vai ne? Bet ja tu tomēr tā prātīgi dari, es teiktu, ka nav nekāda baigā apdraudējuma. Saka, visi zvejo, visi ķer. Citiem ķerās labāk, citi saka, Krievu laikā ķērās labāk, citi saka, tagad ķeras labāk. Nezinu, man ir bijis tā, kad kad bija maziņš ķērās labi, tagad arī ķērās labi. Vienkārši Kāpēc tev ķērās labi, Janka? Nē, labi, tagad mēs skatāmies uz ekrāniem, bet tad jau nebija nekāda ekrāna, nekas. Ņēma un ķēri, nekāda problēma nebija. Un tas pats, galvenais jau ir... Labi, bet tajā laikā tev nebija ekrāna, bet tieši tā, tu ķēri. Šajā laikā tev ir ekrāna, tāpēc tu ķeri, es neķeru, piemēram. Labi, bet arī tu bez ekrāna noķeri savu mūžu lielākā līdaktu. Nepiekrīt? Nē, labi, izšaus slots kāds jau arī izšaus. Bet tā ir mūža lielākā līdakta, tas nav slots kāds. Saprot, tā ir mūža lielākā līdakta. Tu noķeri viņu bez ekrāniem. Tieši tā, ne jau tie ekrāni ķer. Jā, samu copē, es piekrītu. Starp citu, jā, tas bija Kazankā un tas bija pat bez eholota.
Kā atsajūti? Big fish. 22. decembris. Uz Ohio 7. Jauns personiskais. 1,14 m. Daugava. Bez panoptikiem, bez nekā. Vecākas zankā ar gačiņu. Ielaidīsim bišķiņu skābekli. Un aizies šitā lielā un skaistā zivs. Nu un viss. Jā! Un aiziet! Nu, Janka, pietiek šodien. Braucam, mums jāizdara lietas līdz galam. Metra 40. Jā. Tagad mēs nosvērsim. Nu, nosvērsim. Tevi, lai tu pasaki, kā labāk durt viņam apakšlupā. Nu, vienkārši jāņem apakšlupa. Čo tur nav vairs dzīvs. Tā. Tā, nu, tā mierīgi. Nu 17. 17. 17. Jā. Kā paliek balts. Vienkārši tīri ūdenciņu un karčerīgi. Jā. Neko vairāk nevajag. Ļoti normāli. Ļotis noņemās nost un viss. Sāli nepieļaus ūdeni? Nē, nevajag. Ja nav šitāds variants, tad sālīt. Tieši to pašu. Tāpat jau ādu nēd, bet tā ļoti dod to rūgtumu garšu. Nu, kad tu taisi ēdienu, jeb kādu. Jā. Karčeri arī uz tādu supermaksas spiedienu nevar likt, jo... Uz tādu supermaksas spiedienu nevar likt, jo tad to gaļu var bišku sasist. Kā mēs nākamreiz laižam? Tad pietiks, ka tu apēdīs. Rītdien. Paldies visiem, kas skatījās. Un tagad mēs atradamies. Janka pamāja. Viņš starp citu arī notīrīs zivis. Un ja piemaksāsiet, viņš arī tārpus jūsu vietā uzliks. Visi, čau!